Vai ekonomiskās sankcijas ir labs līdzeklis starpvalstu attiecību regulēšanai? Apstiprinošā puse būs politiķu komanda un noliedzošā būs skolēnu komanda. Sāksim ar apstiprinošās puses pirmo runu. Sākšu ar to, ka man patīk jaukties ne savās darīšanās, un Sujas kundze, kā man bijusī studenta Vidzemes augstskolā, droši vien atcerās, ka es arī teicu kā politologs, ka 2+2 varbūt gan 5, gan 7, bet cita tēma. Ekonomiskās sankcijas. Teiksim tā, mēs dzīvojam sabiedrībā, un sabiedrībā cilvēkiem patīk kompromisi. Ekonomiskās sankcijas, protams, ir kompromiss starp baltu un melnu. Baltais ir nedarīt neko, melnais ir, piemēram, uzsākt karu. Tad, kad Krievija iebruka Ukrainā 2014. gadā un anektēja Krimu, mūsu tālaika ārlietu ministrs, kā arī virkni citu ārlietu ministru teica, mēs sāksim ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, jo ko tad jūs gribat, lai mēs karājam? Mēs neesam tam gatavi. Tā ir viena no versijām, bet es tomēr atbalstu ekonomiskās sankcijas. Kāpēc? Tāpēc, ka ekonomiskām sankcijām tomēr ir nozīme. Ar ekonomiskām sankcijām mēs nevaram vinēt karu. Mēs nevaram vinēt argumentu. Bet pirmām kārtām tā ir racionāla pieeja, darīt kaut ko pareizi un ietekmēt šo oponentu, jo sankciju mērķis pēc definīcijas, pēc būtības ir panākt, lai oponents vai, teiksim, cita persona, vai cita sabiedrība, vai cita valsts darītu kaut ko tādu, ko viņa parastos apstākļos nevēlētos darīt. Piemēram, ja vecāki grib jūs sankcionēt ekonomiski, viņi droši vien jums nedos kabatas naudu. Vai, teiksim, jūs tur prasīsiet sestdien aizbraukt ar automašīnu, kaut kur viņi teiks, nē, atslēgu nedabūsi, slikti uzvedies. Atnāc tur naktī pa vēl mājās vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir arī valstīm, un mēs zinām, ka pirmās ekonomiskās sankcijas vismaz Eiropas vēsturē bija Napoleona sankcijas pret Lielbritāniju, lai ar viņu netirgojas. Mēs zinām, ka šodien mums ir sankcijas pret Krieviju, kuras īstenībā tiek nepildītas, jo daudzas valstis, kuras it kā balso un iestājas par ekonomiskajām sankcijām, un cilvēki tomēr domā par savu kabatu. Tāpat tirgojās gāzi pērk, aplinkus ceļiem, naftu pērk, visu pārējo dara. Bet vienlaikus tomēr ekonomiskās sankcijas ir atbalstāmas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viens no, teiksim, šī te zāļu kokteļa, kas tomēr liek aizdomāties sabiedrībai un nosacīt, teiksim, kara situācijā ļaundarim, ka viņš dara nepareizi. Krievijas gadījumā tas nenoliedzami vājina Krievijas ekonomiku. Tāpatās arī ekonomiskās sankcijas ļauj iespēju pretējai sabiedrībai sagatavoties un signalizēt par to, ka, ja tu nepildīsi to, ka es tev saku, būs sliktāk. Ne tikai sestdien nebrauksiet ar automašīnu, bet vispār nevarēsiet iekāpt mašīnā, vispār nebūs kabatas naudas. Var arī sekot karš. Protams, ir arī pretēji efekti, un mēs to saprotam, jo, kā mēs iepriekšējā debatē runājām, ir gan pozitīvais, gan negatīvais. Piemēram, ASV sāka sankcionēt Japānu īsi pirms uzbrukuma Pilharborai, kas tieši veicināja Japāņu uzbrukumu, jo viņi saprata, ka bez tirzniecības, kur ASV bloķēja Klusajā okeānā, viņi vienkārši nespēs izdzīvot. Japāna kar tāpat zaudēja. Līdz ar to ir morāli argumenti, ir šie racionāli argumenti, ekonomiskās sankcijas nav pilnīgas, un ekonomiskās sankcijas ir grūti īstenot, ja visa sabiedrība tam nepiekrīt, jo vienkārši, mums ir vienmēr veidi, kā to apviet, vecāki neiedos naudiņu, varbūt vecāmām iedos, ja? Līdz ar to ir grūti argumentēt, ka tas ir absolūts ierocis, bet tas ir pareizs morāls ierocis, tas ir attieksmes ierocis, un tam ir racionālais efekts. Tādēļ tas ir leģitīms un labs veids, kā veidot gan starptautiskās attiecības, gan arī attiecības starp cilvēkiem. Bet tas nav universāls ierocis. Un vinēt karu ar to nevar. Turpināsim ar noliedzošās komandas pirmo runu. Cienījamie politiķi skatītāji, esmu oponentu komandas pirmais runātājs un pārstāvu rezolūciju, ka ekonomiskās sankcijas nav labs līdzeklis starpvalstu attiecību regulēšanai. Oponentu komanda minēja, ka tas ir kā viens no kompromisiem, ka dzīvē ir nepieciešami kompromisi, ka nav nekas ne pilnīgi balts, ne pilnīgi melns, un ka sankcijas pret Krieviju tas tomēr parāda kaut ko, ka ir kaut kāda attieksme. Taču šīs sankcijas tomēr nav efektīvas pret Krieviju, jo Krievija, viņai tika piemērots vājākas sankcijas 2014. gadā, kad notika iebrukums Krimā, tad Krievija jau gatavojās tam, ka
tiks piemērotas sankcijas arī šajā iebrukumā Ukrainā. Tad Krievija savu ekonomiku jau bija sagatavojusi šim triecienam, ko radīs sankcijas. Tika arī minēts tas, ka tiek darīts jebkas, taču kaut kas, tas nenozīmē, ka tas ir efektīvs, ka tas kaut ko maina šo valstu rīcībā. Vēl arī viņi minēja to, ka tas ir viens no veidiem, kā parādīt mūsu attieksmi pret šo valsti. Un jā, tiek parādīta attieksmi pret šo te valsti, taču vai šī attieksmes izrādīšana vispār kaut ko maina šīs te valsts rīcībā? Un par to arī ir mūsu komandas pirmais arguments, ka netiek sasniegti mērķi, kuru dēļ tika izvirzītas sankcijas. Tātad, jā, kā jau iepriekš minēju, sankcijas tiek izvirzītas ar mērķi mainīt kādas valsts rīcību. Visbiežākais mērķis ir mainīt valdību. Tātad tas, kad notiek kāda veida revolūcija. Taču viennozīmīgs cēlonis no šīm sankcijām, tas ir vien 4% gadījumu. Kā piemēram varētu minēt Ziemeļkoreju, kurai jau no 2006. gada ANO ir izvirzījusi sankcijas. Sākotnēji šīs sankcijas iekļāva vien militāro tehniku, taču ar laiku tā tika papildināta ar daudzām dažādām metodēm. Daļa no valstīm, kā piemēram Eiropas Savienības dalība valsts, Amerika, Savienotās valsts, viņas arī papildus sankcijas piemēroja Ziemeļkorejai. Taču Ziemeļkoreja nekādā veidā nav mainījusi savu rīcību. Laika periodā pirms tika piemērotas sankcijas Ziemeļkoreja veica 16 raķešu testus. Taču kopš šīm sankcijām, ir īpaši kopš Kima Čonina stāšanās spēkā, kas ir pie varas, kas ir 2011. gadā, tika veikti 160 testi, no kuriem 69 tika veikti 2022. gadā, kad tika piemērotas vēl papildus sankcijas Ziemeļkorejai. Tātad var redzēt, ka Ziemeļkoreju provocē šīs sankcijas un patiesībā neko nemaina. Vēl arī šīs sankcijas tiek apietas, jo ir nereāli izskatīt mūsdienu globalizētajā pasaulē, kur šie visi produkti, kā viņi, kur rodas šīs izaivielas, un arī nav vienkārši iespējams izsakot, pat ja valstis cenšas darīt, cik vien var. Šobrīd Eiropas Savienība Krievijai arī piemēro dažādas naftas sankcijas, taču tiek uzskatīts, ka caur Indiju tiek apietas šīs sankcijas, un mēs joprojām iepērkam Krievijas naftas produktus. Un mūsu otrais arguments ir par to, ka ietekme ir daudz smagāk jūtama iedzīvotājiem, ne tās valdībai. Tātad valstu līderi šīs sankcijas diži neietekmē. Jā, varbūt tiek slēgts kāds bankas konts, tiek varbūt atņemti kādi ārzemju īpašumi, taču tas neko daudz nemaina pašā valstī. Viņi joprojām bieži vien paliek pie varas. Bieži vien valstis, kurām tiek piemērotas sankcijas, tās nav demokrātiskas. Un kas demokrātijā ir tieši jūtama valsts iedzīvotāja ietekme lēmumu pieņemšanā. Šādās autoritārās valstīs galīgi nav šādas sistēmas. Cilvēkiem samazinās, viņi kļūst nabadzīgāk, kā rezultātā viņi vērš pie valdības savu pirmo vajadzību risināšanai. Tātad, ja paļaujas vairākas valsts, tad, protams, kļūst nedaudz arī pakļautāki savai valstī, ir mazāk iespēja, kad notiks kāda veida protesti. Piemēram, Krievijā 2014. gadā Putina popularitāte sasniedz augstāko punktu savā karjerā. Un runāja par Ziemeļkoreju, tur ir, kā jau iepriekš minēju, tiek veikt daudz raķešu testi, un pusi no tās iedzīvotājiem pašlaik ir badā. Tātad iedzīvotāji daudz smagāk jūt sankciju sekas nekā valdība. Un par to arī ekonomiskā sankcija nav. Tāpēc uzskatu, ka ekonomiskās sankcijas nav labs līdzeklis starpvalstu attiecību regulēšanai. Turpināsim ar politiķu komandas otro runu. Labdien, cēsīs! Sankcijas nav labas. Pēc būtības sankcijas ir kaut kas ļoti slikts, kas nodara pāri visiem. Bet tas tomēr ir labs instruments starptautisko attiecību regulēšanā. Vai kāds ir sankciju efekts? Vai tās ir efektīvas? Mēs varētu tāpat domāt par to, vai sauļošanās krēms ir efektīvs. Tu viņu uzzied, nākamajā dienā bija jūtams, kaut kas nebija. Ilgtermiņā ir zinātniski pierādīts, ka tas ir efektīvs līdzeklis. Tāpat ir ar sankcijām. Piemērā par Ziemeļkoreju. Jā, Ziemeļkorejā iedzīvotājiem ir grūti un tie cieš badu. Un šajā situācijā, manuprāt, ir daudz labāk, ja cilvēks, kuram ir automāts un raķete, ka viņš ir badā, domājot par to, kā uzbrukt tev, nevis ja viņš ir spēcīgs.
vai ne? Līdz ar to arī šajā situācijā domāt par sankcijām, kas ir vērstas pret Krieviju. Jā, varas gāšana un varas maiņa nenotiek vienā dienā, piemērojot sankcijas, bet sabiedrības neapmierinātība ir godīgākais un taisnīgākais veids, kā nonākt līdz demokrātiskai vai leģitīmai varas maiņai valstī. Kādēļ tas ir svarīgi, ka varas maiņa notiek godīgi? Jo mēs gribam, lai pasaule kā tāda ir godīga. Tas jau īpaši svarīgi ir tiem, kas nav tik spēcīgi. Ir svarīgi, ja tad, kad tu esi seniors un tu vairs nevari par sevi tik labi pastāvēt, kā apkārtējā sistēma ir godīga. Nevis tevi iesēdiņa ragaviņās un aizvalk uz mežu. Ja tu esi bērns un tu nevari par sevi pilnībā pastāvēt, ir svarīgi, ka apkārtējā sabiedrība ir godīga, ka tā par tevi parūpējās, ka viss ciems par tevi parūpējās. Ja tu esi maza valsts, kas robežojas ar agresoru valsti, ir svarīgi, ka apkārtējā pasaule ir godīga un seko vispār pieņemtajām godīguma un taisnīguma normām. Tādēļ tā vietā, lai gāstu varu uzšaujot raķeti, jo tā taču ir vieglāk, efektīvāk, tas notiek tā, vai ne? Svarīgi, ka tas notiek pēc godīgiem, taisnīgiem un tiesiskiem principiem, un sankcijas tādas ir. Paldies! Savu argumentu par to, ka nekas nav balts un melns, Pabrika kungs tiešām apliecināja, nosaucot pāris argumentus, kas nāk par labu mūsu pusē. Bet sāksim ar cieto informāciju. Tātad pieredze liecina, ka sankcijas nav efektīvas. Aptuveni 2/3 no pasaulē noteiktajām ekonomiskajām sankcijām nav devušas gaidīto rezultātu, kas ir varas maiņa vai konkrētas politikas maiņa mērķa valstī. Tā, bet tagad vajadzētu parunāt par to, kāda ir patiesā sankciju ietekme. Jo ekonomiskās sankcijas, pretstatā sankcijām, kas mērķējas uz kādu konkrētu individu, tās ietekmē visu valsti kopumā. Un es varētu atkal atsaukties uz Orvelu, ka vidējais iedzīvotājs šajā totalitārajā valstī dzīvoja diezgan lielā nabadzībā, tomēr iekšējā partija dzīvoja absolūtā pārpilnībā. Un ekonomiskās sankcijas bieži vien noveda tieši uz šādu rezultātu. Atkal piemērs par Ziemeļkoreju. Kaviāram un raķetēm nauda pietiek, bet vietējiem iedzīvotājiem jāmirst badā. Tālāk, protams, sankciju ietekme uz ekonomiku ir ļoti lēna, un otra problēma ir, ka valstis pielāgojās sankcijām. 14. gadā noteiktās sankcijas uz Krieviju, pēc tam, kad tās tika uzliktas, Krievija šo gadu laikā ir pielāgojusies. Valstis maina savu importa-eksporta stratēģiju, mainās piegāžu ķēdes, un kā mēs redzam, gan Latvijā, gan citur pasaulē, sankcijas tiek apietas, un mēs vēl joprojām Eiropa pamanās no Krievijas importēt gāzi, kaut gan teorētiski mums to nevajadzētu darīt. Un tam tiek izmantotas valstis, kas ir savās politiskajās pozīcijās nedaudz neitrālākas, kā Krievija un tās sabiedrotās, bet ja mēs ejam pa šo sarakstu līdz galam, tad mums vajadzētu izolēties no gandrīz visām pasaules valstīm, izņemot savus pašus tuvākos sabiedrotos. Un šāda radikāla rīcība pret globalizāciju diez vai ir vēlama pasaulē, tāpēc, ka kopsumā mēs redzam, ka globālā sadarbība veicina pasaules attīstību un ekonomiku. Tātad šī absolūtā sankcionēšanas politika mūs izolētu no pasaules un konkrētajās valstīs nedotu gaidīto rezultātu.